Rikānas vārds labi pazīstams tieši ārpus Latvijas, bet savu jubilejas gadu noslēdzot, viņa ir izstāžu ciklu viesojas arī Latvijas mākslas galerijās un muzejos. Nu pat viņas izstāde atklāta arī Valmieras muzejā, plašāk par to nākamajā sižetā. Vakar Valmieras muzeja izstāžu namā atklāta Tatjanas Paļķukas Rikānas apaļo jubileju noslēdzoša izstāde, kurā skatāmas mākslinieces karjeras laikā tapušās gleznes. Tā ir it kā retrospektīva. Redziet, man ļoti maz darbu, jā. No agriniem darbiem man palika 3 vai 4 viss, kas man ir. Un tā ir īsta tāda retrospektīva izstāde. Viņas darbi ir kolekcijās daudzās pasaules valstīs un tos iecienījuši gan mākslas kolekcionāri, gan mākslas kritiķi. Tāpat darba gados ir gūti teicami panākumi starptautiskos konkursos un mākslas tirgos. Mākslinieces darba galvenais raksturojums – pozitīvisms, humānisms, harmonija ar vienotu pasauli. Te gleznot ekscelentā tehnikā ar plašu, tajā pašā laikā neuzspīlētu krāsu diapazonu. Viņā ir viss. Ir krāsas, ir tēli, ir šis stāsts, ko katra glezna nes. Ir kaut kas tāds ļoti reāls, ir kaut kas tāds ļoti pārpasaulīgs, nedaudz mistisks. Un tāpēc mēs nolēmām, ka ir jāaicina mākslinieci, jo viņa Latvijā vispār eksponējas ļoti reti. Viņas gleznotās figūras bieži parādās uz zirga vai kopā ar suņiem un citiem mazāk vai vairāk pieredzinātiem dzīvās dabas pārstāvjiem. Kā atzīst pati mākslinieces, karjeras laikā tapušo darbu salīdzinoši ar citiem māksliniekiem ir maz. Gadā top vidēji 8 līdz 10 darbi. Tas var būt tāpēc, ka Tatjana Paļķuka Rikāna pie saviem darbiem strādā īpaši rūpīgi. Nekas, kas viņas skatījumā nav pabeigts pilnībā un izdevies tāds, kā iecerēts, netiek rādīts publikai. Ideja var atnākt tev 5-6 gadus atpakaļ, jā? Un pagāja laiku, kamēr tu esi gatavs to realizēt, jā? Un kompozīcija, ne tikai ideja kā tāda, jā, bet kompozīcijas, krāsas, visu, pēc tam tu vajag tikai ar sajūtam, jā, ar jūtam, bet ar galvu arī vajag kaut ko, un pēc tam ar roku vajag uzzīmēt, uzgleznot. Tatjanas Paļķukas Rikānas darbi pasaules popularitāti noteikti iemantojuši dēļ to nevainojamās tehnikas, bet noteikti jāpateicas arī viņas aģentam un dzīvesbiedram Pēterim Rikānam. Arī viņa darbs palīdzējis māksliniecei piedalīties starptautiskās gleznu izstādēs un iegūt mākslas kritiķu balvas Itālijā, Ņujorkā un citos pasaules mākslas centros. Pamatā jau galvenais un svarīgākais ir, lai mākslinieku ievēro, viņam jābūt redzamam. Tas nozīmē, ka jāpiedalās prestižos konkursos, jāpiedalās prestižās izstādēs un jāmēģina publicēties prestižos katalogos. Māksliniece šogad saņēmusi arī personīgu uzaicinājumu no Romas katoļu baznīcas galvas pāvesta Franciska ar vienu no saviem darbiem piedalīties mākslas plenērā Vatikānā. Nevar aizbraukt viens ideāls mākslinieks no Latvijas, par kuru mēs visi esam sajūsmā, un ar to pietiktu, ka viņa darbi uzreiz visiem patiks. Tas ir rūpīgs darbs. Krievi tās teiciens nado meļkaķi. Tas ir vajag visu laiku it kā kaut kur būt ieraugāmam. Tā, un tieši tas arī ir aģenta galvenais darbs. Tatjanas moto ir, ka nekas jauns jau nav izdomāts un viss jau ir bijis. Cilvēks ir tikai maza daļiņa no makrokosmosa, kas harmoniski kalpo mums apkārt ar mikrokosmosu sevī, un kas iespējams ir tikpat bezgalīgs. Viņas darbu burvību Valmieras muzeja izstāžu namā būs iespējams skatīt līdz pat 7. novembrim.